Preļu robotikas klubs mēs darbojamies jau arī no 2015. gada, var teikt, jau vairāk kā 10 gadus, 11 jau. Neilgi pēc tam, kad mēs sākam darboties, arī mēs sākām organizēt čempionātu posmus. Varbūt tas veiksmes stāsts salikās kopā ar to, ka mums bija tajā 2015. gadā ļoti labi skolēni motivēti. Tagad ir Armands Supernieks un visa komanda, kas ap viņu. Un viņi pavilkās uz to, ka vajag. Bija pašvaldības atbalsta finansējumu. Un bija arī skolas atbalsts to, ka šeit var notikt viss. Ja? Sasniegumi, mēs kādreiz skaitījām sasniegumus, pēc kaut kādiem dažiem gadiem pārstājām skaitīt, jo braucot uz dažādām sacensībām, vienmēr atbraucām ar pulciņu, kausu, medaļu un diplomu. Un gada laikā tur bija 80, nezinu, apmēram, tur jau nojukām pēc tam no tā skaita un vairāk to nedaram. Arī nav vajadzīgs īstenībā. Ja? Mums tas tajā brīdī tas likās svarīgi skaitīt, jo tas mums deva tā kā iedvesmu, redz, cik mēs labi. Šobrīd arī skolēni nāk ar jau tādu apziņu, ka šeit var sasniegt labus rezultātus, jau tā kā uztver bišķiņa pašsaprotami, bet pārliecību nāk. Ja runājam vēl par bērniem, tad nākt var vecumi no 5., 6. klases ir un uz augšu. Diemžēl nav tādu iespēju šobrīd organizēt jaunākā vecuma bērniem, un mūsu, apmācības modelis ir virzīts uz sacensību orientētu, nodarbību variantu. Nevis, kad atnāk, tur kaut ko izdara, un tad izjauc, un tad nāk vēl kaut ko nākamreiz citu veidot, bet mētiecīgi no nodarbības uz nodarbību tiek pilnveidots kaut kāds viens projekts. Projekts ir kaut kāds robots, viņa teiksim, un citi tur 1, 2, 3, 4 robotus būvē vienlaicīgi, daži pat vairāk.